Visi lolēmas svētdienas dienā pastrādāt. Jā. Aināra kungs, ko jūs domājat par visu šito lietu? Jūsu kanālā neietilps necenzēta leksika. Jūs, Artur? Es atbalstu Aināru. Jā, labi. Salam alaikum. Čau. Всё? Jā? Да, бросни. Бросни. Es jau biksās nav ko īdiks. Viss normāli, jūs pārdzīvojat par maniem. Ne? Es uz darbu atbraucu šteļi. Čau visiem. Šodien tāda pirmdienas, svētdienas diena. Šodien netipisks darbiņš, strādāja uz traktora. Tā visu laiku strādāja, tā saule krīt. Tā visu laiku strādāju uz ekskavātoru. Šodien man darba zirgs, kurš ir tāds zvēriņš. Viņš noputējis. Tā. Vajag rušināt kūdru. Kolēģis paprasīja, traktoristu trūkums. Izrādās mums purvā. Tā. Iesim, iešķelsim. Ainārs savējo iešķēlē jau. Logus bišku apslaucīt laikam. Tā. Telefons man nav tāds turētājs, ka Jānis sēž baigi tuvu. Trauties atpakaļ, kur tu bija. Sākumā piešķelsim, davai. Viss kārtībā. Atradu laiku. Tā, kā man te būtu vērtāk. Jo viņi pēc tam pieregulēs zem sevis, kā tev vairāk patīk. Tā, tas laikam vajag pacelt. Būtu labi. Šodien tāds, kā saka, nezinu, kā latviski pateikt, halturučka. Trešā strādā, jā? Nevajag atcerēties visus. Trešā sanāk, jā, trešais, otrais. 14 km/h. Neliels ieskatiņš tāds purva dzīvē. Traktoristi ofiģeli vispār. Nu neko, negrib nopelnīt, nečs negrib. Mēs pastrādāsim. Tā ka tāds neliels video no purva. Frēs kūdras rušināšanas, kūdras lauku. Vajag atcerēties secību vēl 4 kartas. Viss izdauzīts, jā. Atbrauksim šitā pirmo robiņu lēnītēm ar plāksnēm.
4 paņēmi, jā, tagad sanāk. Man tad uz 5, no 5 sāk. Jā, izvaru rušanos. Visu. Ok, sapratu. Tā, uz āru, значит, pagnaļi 1, 2, 3, 4, 4. Es 5. maucu iekšu. Kā jautrais lauks. Jautrais lauks nelīdzenais. Nu, tā ir, kā ir, it kā celmots bija kaut kad. Pasen jau. Офигеть, te celmiņi. Jā. Baigais slēnis noņemts jau. Līdz kartas beigām dabraukšu, tad pārlikšu kameru, lai redzētu, pa kādiem nelīdzenojumiem ir jābraukā puišiem. Afigiets. Jautrais, pirmais lauks. Tagad es saprotu, par ko jūs runājat, Zeni. Tas laikam vēl nav pats trakākais, vai trakākais laikam vēl priekšā. Redzās vai neredzās. Ir tādi lauki, ko vēl labāk redzās, tie nelīdzeni. Kaut kas pateikt, kas tur ir? Pa Kūdras laukiem, līdzeni lauki, mīkstiņi, jā. Kad tie Kūdras lauki jau galīgā izstrādes beigu stadijā, tā ir kā ir. Nevaru vēl secību, laiku skaitīt vajag. Tā, nu lūk, tāds tas darbiņš. Vēlāk bišku vēl ieslēgšos, kad citajā laukā būsim. Lai redzētu, kā tas vispār izskatās savādāk, kad ir normāls lauks. Tad visu filmašu tagad 9:40 no rīta, paskatīsimies, cik mēs ātri viņu pabeigsim. Tā kā vēl neatvados no jums.
satiksim pišku vēlāk. Nu, lūk, cik tagad jau 2 gandrīz, bez 15.2. Iet uz beigām mums 3. lauks. 3. pēc skaita, ne jau pēc numerācijas. Vēl 1 lauks liels, un vēl 3 maziņi, bet tur strādā kolēģis tagad jau mums palīgā ar lielu rušekli. Iespējams, ka mums un nevajadzēs, kamēr mēs otro norišināsim, viņš tos 3 sataisīs. Nu, vēl kādu laiciņu vajadzēs pastrādāt. Tāda lūks, tā darba diena. Pūdras purvā. Tā kā skatāties manu kanālu, kaut kas būs no purva darbiem, kaut kas no mājas darbiem, kaut kas ar kvadraciklu kaut kur aizbrauksim. Vai kaut kur palidosim ar dronu. Tā kā šodien viss. Paldies par uzmanību, visiem veiksmi. Čau!